Pasākumu vadītājiem, viņiem, kas jūsuprāt ir tām īpašībām vai prasmēm, kas jābūt pasākumu vadītājiem obligāti? Ir jāmīl cilvēki vienkārši. Visādi. Izstaromies. Tev ir jābūt ļoti, ļoti mīlošam. Tev tiešām. Un man ir pa šiem gadiem, es saprotu, ka tas varbūt izklausīsies kaut kā ļoti dīvaini, varbūt lecīgi vai kaut kā tam līdzīgi, bet es esmu iemācījusies izstrādāt sevī vienu tādu īpašību. Es uz to vakaru tajos cilvēkos iemīlos. Uz to vakaru. Pēc tam, protams, nākamie, un tad es tajos atkal iemīlos, un tad tajos. Bet ir vienkārši ļoti jāmīl tie cilvēki, kas tajā zālē tajā brīdī ir. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir jāgrib viņus apkalpot uz vislabāko. Kā, teiksim, ļoti viesmīlīgai mājas namsaimniecei. Ja pie manis nāk ciemiņi, ja es viņus esmu gaidījusi un aicinājusi, es izstiepšos un saraušos un līdz griestiem palikšos un par paklāju pārvērtīšos, bet es gribējuši, lai viņiem ir labi. Un lai viņi aiziet laimīgi. Tāpēc, ka mūsdienās cilvēki ir gatavi diezgan daudz maksāt par emocijām. Jo, pat mēs dzīvojam jau tajā nogrieznī, ka mēs saprotam, ka mēs dzīvojam ļoti, ļoti tādos, mums ir iedalīts ļoti jokains laiks. Mēs dzīvojam pasaulē, kuras ļoti mainās. Mums ļoti jocīgus pārbaudījumus cilvēcei dod kāds no augšas, es pieļauju domu, vai kaut kur no kaut kāda visuma vai mazums. Mēs esam ļoti, ļoti tādā saspringtā periodā. Bet cilvēks, ja viņš ir atnācis uz pasākumu, viņš grib atslēgt pirmkārt šo sajūtu, ka viņš ir apdraudēts un ka viņam jāpieņem ikdienu kaut kāds sarežģīts lēmumu. Viņš grib saņemt kaut kādas labas emocijas, lai viņam būtu spēki tālāk dzīvot. Un to spēj dot tātad šīs nozares cilvēki. Jūs kā industrijas pārstāvi no organizatoriskās puses, es atkal savukārt no savas puses kā izpildītājs. Un man ir jāsaprot savu lomu, man ir ļoti, ļoti svarīga loma. Man ir jāmīl tie cilvēki, man viņiem ir jādod sajūta, ka viņi ir pelnījuši visu to labāko.